Ir jau 20. gads, kopš Latvijā notiek pasaules čempionāts motokrosā, Blaksvāģiem un ķegumā tā būs 20. reize. Un tur paldies, protams, Saulim Freimanim, bet šeit, protams, par šo skaisto motokrosu Erikam Pīlātim. Vienreiz paldies viņa ģimenē. Un man ir ļoti liels prieks, ka šeit piedalās tik daudz sportistu, ka viņi ir atbraukuši. Man ir prieks par faniem, kas piedalās šeit. Un es ceru un es esmu pārliecināts, ka jums visiem šeit patiks. Diena būs interesanta, cīņa būs spraiga, un jūs noteikti nākošajā gadā atgriezīsieties šeit. Spilgtākie notikumi. Pirmkārt jau tas, ka pirmā reize notiek Stelpē, tas jau lielais notikums, kā tas viss būs, kā tas viss izskatīsies. We are very happy to stay here. It's very well prepared for the circuit and for the facility around, for the paddock and everything what we need for the World Championship is ready now. We are very happy for the first time to be here. I was really surprised. Stelpe had a terrific accommodation here. We had a great weekend, we had great results, and yeah, it was for me happy to be back in the Latvian Grand Prix. Mārzemnieki var daudz ņemt paraugu no šitā posma, un man kā latvietim es esmu lepns, ka es varu atbraukt uz tādām sacensībām un lai viņi visi redz, kā ir jātaisa reāli pasaules čempionāts. Līdzutēji noteikti ļoti gandarīti varēja aizbraukt mājās, karoks izvicināja, taurs izpūt un tā tālāk. Es uzskatu, ka viena no profesionāli noorganizētākajām sacensībām. Good, happy, good organizer, good track. If you start from scratch, you have to sing just for the fun of it. But I'll be alright, Edgaram Meņģelim, tā ir tehnika, ko tu vari darīt, tā ir tehnika, jā. Ķēdes defekts ļoti reti notiek, šodien bija tā diena, kad notika arī ar Edgaru Meņģeli, bet visi jau redzēja, ka Edgars ir līderis un Edgaram, Eiropā tiešām pagaidām konkurenti nav, tā kā arī tādam domām līdzutēji noteikti mājās aizbraukt. Vienā lecienā uzlec nosēdos un nometa ķēdi, un tad beigās škrova, bet neko, pirmo braucienu uzvarēja, patīkams emocijas, bija apbalvošana, bija tik tālu, viss bija labi, bet jā, otrais brauciens mazliet nosit visu to dienas, tās emocijas, un mazliet nav ko priecāties šodien uz vakaru, bet neko jānorīk humos un jāiet tālāk, līderu pozīcijas kopērtējumā joprojām saglabāja Eiropas čempionātā. Un pirmais starts varbūt neizdevās tā kā vēlējāmies, jo, kā jūs paši redzējāt, startam ir ļoti liela nozīme šodien, un pirmajā braucienā sanāca pats pacīnīties ar Taniem Vilemsenu, un sanāca arī aizķert kā viņa kandidātāji. Otrajā braucienā, jā, tas starts, pirmais moments bija ok, un pirmajā līkumā nedaudz sadursme bija ar Kasparu, un tāds robežas bija uz kritienu pusi, bet sanāca tomēr aizbraukt veiksmīgi prom un nobraucām līdz galam, kā vien varējām, un otrā vieta šodien ļoti laimīgs. Mājas trasa, dzīvoja Bolskā, un daudz fani apkārt ir, un tā kā ļoti laimīgs šodienas rezultāts sasniegt. Viss bija labi, viss izdevās kā plānots, gribējām pēc šitās nedēļas nogalas izcīnīt šito svarīgo plāksnīti. Pirmajā braucienā izdevās uzvarēt startu, un tad varējām ātri kaut kādas 2-3 apris ātras ritīgi salikt kopā un vairāk vai mazāk kontrolēt to situāciju. Bet otrajā braucienā bijām otrie no starta, Elvijs Mucinieks ar Jānu Henriks izcēla startu. Un tad diezgan bija jāpasvīst, lai atdzītu viņus, un tad, kad bijām apdzinuši, tad trasa bija vēl smagāk palikusi un kļūdījāmies daudz, un franči piebrauc klāt, un tad vispār nevarējām beigas atslāpt, un bija jādod viss, kas bija pašiem bākā iekšā,
beigās izdevās. Jāsaka, ka žūrijas komisija un FIM pārstāvi kopumā ar pasākumu ir ļoti apmierināti. Mēs esam daudz ko mācījušies, jo šī ir pilnīgi jauna vieta. Pirmo reizi šajā trasē notiek pasaules čempionāts un turpināsim pilnveidoties. Posmā Stelpē 2015. gadā 7. jūnijā Eģen Baks un Kaspars Stupelis.